Centrāltirgū. Rīt manam vīram būs dzimšanas diena. Pie mums nāks viesi, un es gribu pagatavot gardas vakariņas. Manam vīram ļoti patīk itāļu virtuve, tāpēc es nolēmu gatavot lazaņu, kaprēze salātus, vēl pāris vieglu salātu, bet desertā panna kotta ar zemenēm. Tāpēc no rīta es dodos uz Rīgas centrāltirgu. Man vajag nopirkt daudz produktu – gaļu, dārzeņus, zaļumus, zemenes, sieru un saldo krējumu. Vispirms es eju meklēt gaļas tirgotāju. Tagad gaļas pārdevēja tirgū ir citur, jo iepriekšējā vietā pašlaik notiek remonts. Man vajag malto gaļu lazaņai. Labdien! Labdien! Ko jūs meklējat? Jautā pārdevējs. Man vajag gaļu lazaņai. Ko jūs varētu ieteikt maltajai gaļai? Varu piedāvāt labu, lielu lopa gaļas lāpstiņu vai cūgaļas kakla karbonādi, saka pārdevējs. Sakiet lūdzu, cik tas maksā? Liela lopa gaļa maksā 11 eiro kilogramā, bet cūgaļas kakla karbonāde 8 eiro un 50 centi kilogramā. Labi, man lūdzu 1 kilogramu lielopa gaļas un puskilograma cūgaļas. Vai jūs gribat, lai uzreiz samaļam? Jā, lūdzu, protams. Vai samaut kopā vai atsevišķi? Atsevišķi, lūdzu. Labi. Pārdevējs nosver gaļu un samaļ to. Kopā būs 15 eiro un 25 centi. Lūdzu, paldies! Tad es dodos uz dārzeņu paviljonu. Man vajag dārzeņus un zaļumus. Labdien! Sakiet lūdzu, cik maksā gurķi? Šie vietējie gurķi maksā 2,80 eiro kilogramā, bet tie tur no Polijas 1,20 eiro kilogramā, atbild pārdevēja. Tad man lūdzu puskilogramu vietējo gurķu. Lūdzu, un ko vēl? Man vajag tomātus kaprēzi salātiem. Kuri būtu labāki? Kaprēze labāk der lielie saldie tomāti. Šie maksā 5,50 eiro kilogramā. Labi, man lūdzu 1 kilogramu. Vai vēl tomātus? Jā, man vajag arī ķiršu tomātus salātiem un tomātus lazaņas mērcei. Kuri tomāti būtu labāki mērcei? Mērcei labāk ņemt mīkstākus un sulīgākus. Šie sarkanie būs labi. Cik tie maksā? 3 eiro kilogramā. Labi, tad man lūdzu 1 kilogramu tomātu mērcei. Un cik maksā ķiršu tomāti? Ķiršu tomāti maksā 4,80 eiro kilogramā. Labi, man lūdzu puskilogramu ķiršu tomātu. Vai vēl kaut ko? Jā, vēl lūdzu 1 buntīti diļļu, 1 buntīti pētersīļu un 1 buntīti bazilika.
Lūdzu, vai vēl kaut ko? Jā, cik maksā jaunie kartupeļi? Jaunie kartupeļi maksā 2,20 eiro kilogramā. Vecie maksā 60 centus kilogramā. Labi, man lūdzu 2 kilogramus jauno kartupeļu. Vai vēl kaut ko? Nē, paldies. Cik man jāmaksā? Kopā būs 21,10 eiro. Lūdzu. Paldies! Turpat blakus es redzu stendu ar ogām. Man desertam vajag zemenes. Tur ir gan Latvijas zemenes, gan ievestās. Labdien! Vai šīs zemenes ir no Latvijas? Jā, šīs ir vietējās. Tās ir no Jelgavas puses, atbild pārdevēja. Un tās tur? Tās ir ievestās zemenes. Šīs ir no Grieķijas, bet tās no Polijas. Cik maksā Latvijas zemenes? Vietējās maksā 9 eiro kilogramā. Šajā kastītē ir puskilograms. Bet cik maksā ievestās zemenes? Mazākās maksā 2 eiro kilogramā, bet lielākās 4 eiro kilogramā. Vai var pagaršot Latvijas zemenes? Jā, lūdzu. Es pagaršoju vienu zemeni. Tā ir ļoti salda un smaržīga. Labi, man lūdzu vienu kastīti Latvijas zemeņu. Lūdzu, vai vēl kaut ko? Nē, paldies. Cik jāmaksā? 4,50 eiro. Lūdzu, paldies! Pēc tam es eju uz piena paviljonu. Labdien! Man lūdzu saldo krējumu, mocarellu, rikotu un gabaliņu siera. Cik daudz jums vajag mocarellas? 2 paciņas lūdzu. Bet rikotu? 1 iepakojumu. Un kādu sieru jūs gribat? Man lūdzu 300 gramus siera. Lūdzu, te ir Gouda, Edāmes siers un Holandes siers. Kuru jūs ieteiktu lazaņai? Gouda būs ļoti laba, jo tā labi kūst un to var viegli sarīvēt. Labi, ņemšu to. Un vēl vienu saldo krējumu. Vai vēl kaut ko? Nē, paldies. Cik man jāmaksā? Kopā būs 14,60 eiro. Lūdzu. Paldies! Kad viss ir nopirkts, es dodos mājās. Manas somas ir smagas, bet es esmu priecīga, jo nopirku visu, kas vajadzīgs. Mājās es gatavošu lazaņu, kaprēze salātus, vēl pāris vieglu salātu, bet desertā būs panna kota ar Latvijas zemenēm. Es ceru, ka viesiem viss ļoti garšos, un manam vīram būs skaista dzimšanas diena.
Centrāltirgū. Rīt manam vīram būs dzimšanas diena. Pie mums nāks viesi, un es gribu pagatavot gardas vakariņas. Manam vīram ļoti patīk itāļu virtuve, tāpēc es nolēmu gatavot lazaņu, kaprēze salātus, vēl pāris vieglu salātu, bet desertā panna kota ar zemenēm. Tāpēc no rīta es dodos uz Rīgas Centrāltirgu. Man vajag nopirkt daudz produktu – gaļu, dārzeņus, zaļumus, zemenes, sieru un saldo krējumu. Vispirms es eju meklēt gaļas tirgotāju. Tagad gaļas pārdevēja tirgū ir citur, jo iepriekšējā vietā pašlaik notiek remonts. Man vajag malto gaļu lazaņai. Labdien! Labdien! Ko jūs meklējat? Jautā pārdevējs. Man vajag gaļu lazaņai. Ko jūs varētu ieteikt maltajai gaļai? Varu piedāvāt labu, lielu lopa gaļas lāpstiņu vai cūgaļas kakla karbonādi, saka pārdevējs. Sakiet lūdzu, cik tas maksā? Liela lopa gaļa maksā 11 eiro kilogramā, bet cūgaļas kakla karbonāde 8 eiro un 50 centi kilogramā. Labi, man lūdzu 1 kilogramu lielopa gaļas un puskilogramu cūgaļas. Vai jūs gribat, lai uzreiz samaļam? Jā, lūdzu, protams. Vai samaut kopā vai atsevišķi? Atsevišķi, lūdzu. Labi. Pārdevējs nosver gaļu un samaļ to. Kopā būs 15 eiro un 25 centi. Lūdzu, paldies! Tad es dodos uz dārzeņu paviljonu. Man vajag dārzeņus un zaļumus. Labdien! Sakiet lūdzu, cik maksā gurķi? Šie vietējie gurķi maksā 2 eiro un 80 centus kilogramā, bet tie tur no Polijas 1 eiro un 20 centus kilogramā, atbild pārdevēja. Tad man lūdzu puskilogramu vietējo gurķu. Lūdzu, un ko vēl? Man vajag tomātus kaprēzi salātiem. Kuri būtu labāki? Kaprēze labāk der lielie saldie tomāti. Šie maksā 5 eiro un 50 centus kilogramā. Labi, man lūdzu 1 kilogramu. Vai vēl tomātus? Jā, man vajag arī ķiršu tomātus salātiem un tomātus lazaņas mērcei. Kuri tomāti būtu labāki mērcei? Mērcei labāk ņemt mīkstākus un sulīgākus. Šie sarkanie būs labi. Cik tie maksā? 3 eiro kilogramā. Labi, tad man lūdzu 1 kilogramu tomātu mērcei. Un cik maksā ķiršu tomāti? Ķiršu tomāti maksā 4 eiro un 80 centus kilogramā. Labi, man lūdzu puskilogramu ķiršu tomātu. Vai vēl kaut ko? Jā, vēl lūdzu 1 buntīti diļļu, 1 buntīti pētersīļu un 1 buntīti bazilika.
Lūdzu, vai vēl kaut ko? Jā, cik maksā jaunie kartupeļi? Jaunie kartupeļi maksā 2,20 eiro kilogramā. Vecie maksā 60 centus kilogramā. Labi, man lūdzu 2 kilogramus jauno kartupeļu. Vai vēl kaut ko? Nē, paldies. Cik man jāmaksā? Kopā būs 21,10 eiro. Lūdzu. Paldies! Turpat blakus es redzu stendu ar ogām. Man desertam vajag zemenes. Tur ir gan Latvijas zemenes, gan ievestās. Labdien! Vai šīs zemenes ir no Latvijas? Jā, šīs ir vietējās. Tās ir no Jelgavas puses, atbild pārdevēja. Un tās tur? Tās ir ievestās zemenes. Šīs ir no Grieķijas, bet tās no Polijas. Cik maksā Latvijas zemenes? Vietējās maksā 9 eiro kilogramā. Šajā kastītē ir puskilograms. Bet cik maksā ievestās zemenes? Mazākās maksā 2 eiro kilogramā, bet lielākās 4 eiro kilogramā. Vai var pagaršot Latvijas zemenes? Jā, lūdzu. Es pagaršoju vienu zemeni. Tā ir ļoti salda un smaržīga. Labi, man lūdzu vienu kastīti Latvijas zemeņu. Lūdzu, vai vēl kaut ko? Nē, paldies. Cik jāmaksā? 4,50 eiro. Lūdzu, paldies! Pēc tam es eju uz piena paviljonu. Labdien! Man lūdzu saldo krējumu, mocarellu, rikotu un gabaliņu siera. Cik daudz jums vajag mocarellas? 2 paciņas lūdzu. Bet rikotu? 1 iepakojumu. Un kādu sieru jūs gribat? Man lūdzu 300 gramus siera. Lūdzu, te ir Gouda, Edāmes siers un Holandes siers. Kuru jūs ieteiktu lazaņai? Gouda būs ļoti laba, jo tā labi kūst un to var viegli sarīvēt. Labi, ņemšu to. Un vēl vienu saldo krējumu. Vai vēl kaut ko? Nē, paldies. Cik man jāmaksā? Kopā būs 14,60 eiro. Lūdzu. Paldies! Kad viss ir nopirkts, es dodos mājās. Manas somas ir smagas, bet es esmu priecīga, jo nopirku visu, kas vajadzīgs. Mājās es gatavošu lazaņu, kaprēze salātus, vēl pāris vieglu salātu, bet desertā būs panna kota ar Latvijas zemenēm. Es ceru, ka viesiem viss ļoti garšos, un manam vīram būs skaista dzimšanas diena.